Sveiki! Šoreiz iedziļināsimies tēmā, kas skar mūs visus – neredzamajā cīņā par nākotni. Runa ir par to, kurš kontrolēs intelektu un ko tas nozīmēs mums visiem un mūsu piekļuvei resursiem. Šis citāts, tas ir diezgan drosmīgs, vai ne? Bet tas perfekti iezīmē to lielo jautājumu, kas ir mūsu priekšā, izvēle starp divām pilnīgi atšķirīgām nākotnēm, ko veido mūsdienu tehnoloģijas. Padomāsim par to. Ikreiz, kad lietojam kādu mākslīgā intelekta rīku, aizkulisēs notiek kas daudz lielāks. Tā nav tikai sacensība par to, kuram būs gudrākais MI. Nē. Tā ir cīņa par to, kurš kontrolēs pašu šī intelekta pamatu, tā infrastruktūru. Un šajā cīņā ir, teiksim tā, divas puses. Vienā stūrī daži milzīgi tehnoloģiju giganti un valstu fondi ar gandrīz neierobežotiem resursiem. Otrā stūrī miljoniem neatkarīgu uzņēmumu tīkls visā pasaulē. Sāksim ar pirmajiem, ar gigantiem. Tad giganta ceļš. Viss ir par mērogu. Milzīgs, centralizēts un kontrolēts. Un tas viss rada to, ko daudz jau sauc par mākslīgā intelekta investīcijas burbuli. Tiek iepludināts vienkārši astronomiskas naudas summas, bet vai no tā būs reāla atdeve? Tas ir liels jautājums. Jā, un runa ir par triljoniem. Lielie spēlētāji kā BlackRock un Blackstone, viņi redz skaidru mērķi – ielikt savus triljonus milzīgu, super, centralizētu datu centru būvniecībā. Tā ir īsta sacensība, kurš uzbūvēs lielāko un jaudīgāko. Un kāpēc tā? Loģika, vismaz pagaidām, šķiet vienkārši. Lai apmācītu šos jaudīgos MMI modeļus, vajag, lai serveri būtu sabāsti vienā vietā, ļoti cieši, ar superātriem savienojumiem. Tāpēc šī gigantiskā, centralizētā pieeja šķiet vienīgais ceļš. Bet vai tiešām tas ir labākais veids? Vai tas ir visefektīvākais? Šīs jautājums par efektivitāti, inovācijām un, protams, kontroli kļūst arvien skaļāks. Un tieši tas mūs ved pie otras iespējas, pie alternatīvas. Un tā alternatīva, tā balstās uz pilnīgi cita veida spēku. Ne uz koncentrāciju, bet uz izkliedi. Uz nerimstošām inovācijām, kas nāk no decentralizēta tīkla. Un te labs piemērs. Aizmirsīsim uz mirkli par bitkoinu kā naudu. Padomāsim par to kā par infrastruktūru. Tas ir faktiski pasaulē lielākais decentralizētais datu centrs. Tā jauda 26 gigavati. Tas ir vairāk nekā Google, Amazon un Microsoft datu centriem kopā. Un te seko pats labākais. Šo neticamo efektivitātes lēcienu izmaksas kritušas 300 000 reizi. To nav panākusi viena liela kompānija. Nē, to ir izdarījuši 10 miljoni mazu un neatkarīgu uzņēmēju, kas katrs meklēja, kā strādāt labāk. Tas ir inovāciju ātrums, kādu centralizētā pasaulē vienkārši nav iespējams sasniegt. Skatāmies uz skaitļiem. Tāds gigants kā Elons Musks gada laikā uzbūvēja datu centrus ar 1 gigavata jaudu. Iespaidīgi, vai ne? Bet tajā pašā laikā decentralizētais bitcoin tīkls bez viena liela bossa pievienoja 5 gigavatus. 5 reizes vairāk. Un tagad uzmanību. Ja mēģinātu uzbūvēt kaut ko līdzīgu bitcoin tīklam, izmantojot to dārgo centralizēto pieeju ar Nvidia kartēm, izmaksas būtu, prātām neaptverams. Runa ir par 5 kvadriljoniem dolāriem. Jā, es teicu kvadriljoniem. Un te mēs nonākam pie būtības. Tā nav tikai tehniska diskusija par gigavatiem un dolāriem. Nē. Izvēle starp šiem diviem ceļiem ietekmēs katru no 8 miljārdiem cilvēku uz planētas. Tā izšķirs, vai mūs sagaida nākotne, kurā esam atkarīgi, vai nākotne, kurā valda pārpilnība. Jo padomāsim, ko īsti nozīmē nākotne, kurā darbs vairs nav obligāta nepieciešamība. Mākslīgais intelekts un roboti mainīs visu, ko mēs saprotam ar vārdu darbs, un tas, kādu ceļu mēs izvēlēsimies tagad, noteiks, kurš no šīm pārmaiņām iegūs. Labi, paskatīsimies uz centralizēto scenāriju. Kādi ir riski? Pirmkārt, intelekts kļūst par pakalpojumu, kas pieder dažiem izredzētajiem. Otrakārt, cenas tiek turēts mākslīgi augstas, apmēram kā tagad notiek ar taksometru aplikācijām. Un rezultātā miljoniem mazu uzņēmumu vienkārši vairs nespēja konkurēt. Ekonomiskā atkarība no dažiem gigantiem tikai pieaug. Bet ir arī otrs ceļš – decentralizētais ceļš, un tas piedāvā pilnīgi radikāli citu vīziju. Vīziju par ekonomisko pārpilnību, par resursiem, kas ir pieejami visiem, nevis tikai dažiem.
Kā tas varētu strādāt? Izklausās pēc utopijas, bet loģika ir sekojoša. Pirmkārt, intelekts kļūst tik lēts, ka ir gandrīz par brīvu, jo skaitļošanas izmaksas dramatiski krītas. Otrakārt, roboti automatizē fizisko darbu, un arī tā izmaksas kļūst niecīgas, un tad resursi kā pārtika, mājoklis, enerģija kļūst pieejami praktiski visiem. Cilvēces galvenais uzdevums vairs nav smagi strādāt, bet gan izvēlēties un piepildīt savu mērķi. Un tas maina visu. Cilvēka galvenais darbs būtu izvēlēties, ko es gribu darīt, kā es gribu sevi izpaust. Vērtība vairs nebūtu tajā, cik produktīvs ir kāds cilvēks, bet gan tajā, ko viņš izvēlas radīt, pieredzēt, par ko izvēlas kļūt. Protams, šāda nākotne nav garantēta. Tā nav kaut kas, kas vienkārši notiks. Tā tiek veidota tieši šobrīd. Ar katru lēmumu, katru investīciju, katru darbību, kas tiek veikta. Un kāda ir situācija šobrīd? Jāatzīst, ka spēku samērs ir par labu centralizētajiem gigantiem. Viņi strauji virzās uz priekšu. Tomēr arvien vairāk cilvēku un pat valdību sāks saprast, cik bīstama ir šī atkarība, un viņi sāk aktīvi meklēt alternatīvas. Tāpēc noslēgumā paliek viens liels jautājums – centralizēts vai decentralizēts? Nākotne dažu rokās vai pārpilnība visiem? Tā nav tikai tehnoloģiska izvēle, tas ir fundamentāls jautājums mums visiem, kādā pasaulē mēs gribam dzīvot.